Sveicināti ūdens zeļu skatītāji, basketbola kluba Rīgas zeļu līdzjutēji. Pavisam drīz no ieraksta brīža, iespējams, jau tad, kad jūs skatāties, esat visu, ko dzirdējuši, uzzinājuši gan zeļu mēdīju dienā, gan no LBL vai Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mēdīju dienas, bet mēs šodien esam sanākuši kopā, lai parunātu varbūt mazliet par aizkulisēm, lai izrunātu jautājumus, kurus tādā parastā mēdīju dienā stāvot pie sviestmaižu trauka tu nepaspēsi ne uzdot, ne saņemt garas atbildes. Tāpēc kopā ar mani ir sanākuši Edgars Buļs. To var saukt par basketbola kluba Rīgas zeļu prezidentu? Kā tu gribēsi būt valdes priekšsēdētājs? Nē, vajag prezidents. Savu kāds amats ir, kādu amatu man ielika, tādu arī jāsauc. Prezidents. Juris un Braško, komandas galvenais treneris. Jā, sveiki visiem. Viņš varbūt arī grib savādāk. Jā, tu vēl iespējas izvēlēties. Pagaidām, lai ir šitā. Labi. Un Artūr, ģenerālmenedžers vai valdes loceklis, mūžīgais tāds savienojums? Ģenerālmenedžers labāk būs. Ģenerālmenedžers labāk būtu. Juridiskā sadaļa, bet tas, ko mēs darām reālajā dzīvē. Prezidents vāc naudu un ģenerālmenedžers tērē. Es gribētu, lai ir otrādi, jā. Artūram tas prieks ticis, jā. Bet ir kā ir. Es pieņemu, ka jūs arī nepaspēsiet tik gari pastāstīt, ja jums kāds no ieraksta brīža rītdien prasīs to, bet lūdzu tad iedodiet šeit ar visām iespējām izpausties. Pirms mēs vēl tiekam līdz tam brīdim, kā vispār Juris te nonāca, kad un kā dzima ideja par basketbola klubu Rīgas zeļu. Kāpēc mēs vispār sēžam? Es saprotu, ka jūs tur abi vai vairāk vai mazāk bijāt iesaistīti. Jā, droši vien jāsāk man. Ir 2022. gada 5. novembra vakars, vai jau pāri pusnaktī, es neatceros to brīdi. Varbūt 6. novembris. Iespējams, jau 6. novembris sācies. Kāpēc es to tik labi atceros? Tāpēc, ka TTT dzimšanas diena ir 5. novembrī. Jā, pareizi. Varētu būt. Un Kiro Lipman dzimšanas diena arī. Kaut kā sakritis, ka divi no Latvijas lielākajām izcilībām ir zimuši vienā dienā, 2 vai 2. Un mēs ar Artūru Štālbergu, manu jau bijušo kolēģi TTT Rīgā komandā pēc tās spēles. Vai varbūt tā dzimšanas dienas spēle bija 6. novembrī. Nav tik svarīgi. 5. 6. novembris pie manīm. Tā kā bija atbraucis viņš ciemos, par cik viņš liepājnieks uz Rīgu. Dažkārt, nevienmēr ir Rīgā, viņš atbrauc bija uz Rīgu. Tad, kā mums ar Artūru ierasts, ja viens otrs pilsētā ciemojās, tad ļauj arī atbraukt ciemos. Protams, ka pie tukša galda nesēdējām, jā, mazliet ielējām ūdeni un visu kaut ko citu. Enerģijas dzēriens, kas dod enerģiju domām, jā. Jā, un pēc pāris tiem enerģijas dzērieniem atraisījās enerģija. Un starp citu Artūram Štālbergam laikam būs, visu mūžu viņam būs tāda liela, vismaz idejas ziņā liela loma Rīgas zeļu tapšanā, jo man tie darbi bija pietiekoši daudz ar visiem saviem sportistiem, pludmales volejbolā, tenisā un arī 3x3 basketbolā un vēl TTT, un tad man vēl ir autosportists jauns un vēl viss, kas tik nav jādara un raidījums jāvada. Un nelikās, ka baigi kaut ko vēl vajadzētu sākt darīt, jā. Artūrs tāda iedegās savās ziņā. Starp citu, iedegos beigās bet Artūrs, jūs, kas pazīst. Piešķīla. Kas pazīst Artūru Štālbergu, viņam dažkārt ir tādas trakas idejas, tādas, mēs nevaram, un viņš tādā savā tajā kunga izpausmē, tā labā pozitīvā ziņā, mēs te normāli kaut ko TTT daram, bet varbūt tā enerģija, tīpaši tādā TTT sezonā, kurā nav Eirolīgas, viņa tā izšķīst gaisā, viņa nerealizējās, ne varbūt tādā basketbola kompetencē, ne mārketinga kompetencē, ka varbūt kaut ko vajag darīt vīriem. Un, labi, sākam kaut ko domāt, tur vēl tie enerģijas dzērieni tiek lietot, jā, un kā tā klubu sauksim? Artūrs bija pirmais, kurš teica, jo, man likās, mums jau ir raidījums, ūdens zeļi, jā, jums jau ir raidījums, jums jau ir mēdījis. Artūrs Štālbergs pirmais ieminējās to visu. Tajā brīdī vispār neko nenojautams, mierīgi dzīvoja savu dzīvi. Jā, Juris trenē Liepājā. Jā, un tur Juris trenē Liepājā, jā, un tā ir tas moments. Un tad mums, starp citu, interesanti, ka atbrauc ciemos vēl tur draugi, kā piemēram Renārs Zeltiņš pazīstam, jā, tur Mīkus Kļaviņš, fotogrāfs, starp citu, Latvijas basketbolā labi pazīstams, un mēs ar tur vēl pēc pāris enerģijas dzērieniem izstāstam to ideju, un tad viss tā, veči pietiks varbūt tos enerģijas dzērienus, jūs ir baigi uzvilkušies, esat kāds klubs kā ūdenszeļa, jā, ko vēl dibinam, jā, ziniet kā, jā, sākās sarkastiskie jociņi, veči, tā kas beidz, jā, laikam jābeidz, jā, šiem galdiņiem vairāk nevajag tos enerģijas dzērienus.
Nu, tā ideja piešķīlās. Nu, tad tagad pamazām mēs sākam to ideju attīstīt, un es uzrunāju pāris ūdenszeļu sponsors. Sāksim ar mūsu šeit aizmugurē, kur viņš te ir šitajā pusē, BCFs, Parunājām ar BCF šefiem, man tur ilgadējas ļoti labas attiecības. Pirmkārt, raidījumu viņi atbalsta, otrkārt, Samuēlošu mēdīņu sponsorē. Nu, tur mēs tad jau, tas ir tās biznesa attiecības, kas iet pāri biznesa attiecībām. Jau tā kā tādas čoma attiecības, kuras balstās uz biznesu, bet kurās var arī pastāstīt kaut kādas tādas lietas. Un es tā kā ieminējos, ka kaut kāda tāda ideja ir, kāds izklausās. Nu, tā reakcija tāda piesardzīga, optimistiska. Nē, ja varam, tad daram, bet vai tiešām varam, Tad es sāku to ideju vēl attīstīt, vēl pie pāris sponsoriem aizgāju. Tur jūtu, ka ir intriga. Bet pēc jaunā gada Štālbergs saprata, ka viņš vairāk no tā basketbola tomēr tā kā taisās prom, viņam ir citi biznesa plāni. Kaut kas ar ūdeņiem, es tās sapratu. Kuģu rūpniecībā, ja nemaldos, viņš kuģu remontu rūpniecībā sāk strādāt, un arī TTT viņš nezina, vai viņš paliks, un viņš arī tagad ir palicis faktiski konsultants statusā, ģenerālmenedžers jau ir cits, Jūras Kalniņš. Un Arturs tā kā, Edgar, godīgi man nebūs tam laiks, un skaidrs, ka viens es varu daudz, bet ir šis teiciens, gribi ātri dari viens, gribi tālu tikt, ko komandā. Skaidrs, ka man viens es nevaru visu izdarīt. Man vajag basketbolu prātus, man vispār vajag komandu beidot. Pasties, ja mums tagad Rēni, pieņemot, ka tu mums arī ūdenszeļi, bet Rīgas zeļu stafā, tad mums tur jau kā 10 cilvēki strādā. Mārketings, basketbols un tā tālāk un tā joprojām. Pat treneris un komandu neskaitot. Dejotājs. Dejotājs, smukākās Latvijā. Tieši tā. Tad varbūt nododam stafeti. Nē, es tagad vēl pastāstīšu. Mēs pēc 40 minūtēm vienāks. Normāls iesāc. Bet objektīvi, jo mums jau nav ko stāstīt. Nē, es tāpēc stāstu. Un tad vienu dienu. Jātiek līdz brīdim, kad Arturs uzzina. Un vienu dienu es saku šeit aizvien pusdienās. Viena interesanta ideja. Es domāju, šeit man nenojautu. Taču nenojautu. Pasaka, kāds to uztver. Pirmoreiz dzīvē. Tad Artūr mēs sēžam pusdienās februāris. Janvārs, februārs. Čībās vairs nestaigā tātad ap to laiku. Zaļā soma arī bija nolikta. Tātad es februārī Artūram saku, klausies, ir ideja, taisam klubu. Visu to stāstu. Un pirmā reakcija tur šeinim, taisam klubu. Ko vēl? Nāks klubu taisam kādu. Tā bija? Citīs klubu. Pirmās 15 minūtes bija skeptisks. Pirmā stunda bija skeptiska. Man liekas, pirmā stunda bija tāda, kāda spēlētāja, kur, nauda, kā. Bet tā kaut kā sākām bīdīt kopā, hei, mums taču tomēr ir kaut kāda tur jaunie spēlētāji, ir kaut kādas saistības, pazīšanās ar aģentiem un aģentūrām. Un Arturs, tam liekas, pirmās tikšanās beigās, Artur, tu jau ieminējies. Starp citu, tu zini, ka BS Rīga vispār grib jau kādu laiku augšas komandas. Nezinu, braucam ciemos, un tad pēc 3 dienām jau bijām BS Rīga ofisos pie Agragala un Auska, kuram izstāstījām ideju, un kas mani motivēja, ka nevis, padomāsim, skatīsimies. Tā, vai, kur tu biji pirms 2 gadiem, jau tur darām. Pagājām 3 kabinetes tālāk pie Artūra tēva Guna Šenhofa, un tur arī bija. Protams, Guntim stipri skeptiskāks optimisms, tu jau zini Gunti, kurš nezina Gunti. Noliecās, skatījās pāri brillēm. Jā, un tad tālāk jau varbūt Artūrs arī paturpinās, un tad vēl pēc mēneša jau, laikam, mēs arī tevi izstāstījām, atceries pēc vienu ūdenszeļu raidījumu, un pamazām ballīte sākās. Artūr, pastāst no savas puses. Pastāst mazliet par to skepsi un kā tu pārvarēji to tās pirmās vai pāris sarunu laikā? Skepse vispār nebija nejausmas, ko Edgars grib runāt. Mēs it kā ko darām, pēkšņi atnāk parunāties, kas noticis tur. Es varbūt paziņos, ka viņam tur 3 mēnešus dzīvos, ko palicis, grib braukt ceļojumā ar draugiem. Kaut es taču nezinu. Es tā neiedomājos, es tā tikai. Tu gribētu vairāk. Kaut kas vajadzīgs tur. Bet, ko viņš stāstīja? Man jau tā izveidošās jūtas pret tevi. Arī viens variants. neslēdz otru. Arī variants. Bet tā tad skepsi jau nepārgāja stundā. Stundā pārgāja tāda pilnīga neticība. Bet tad es tā pie sevis nodomāju, ka labi, es daudzas lietas daru. Viss ir saistīts ar basketbolu. Nav tā, ka man tagad ir jāiet kaut kādā citā profesijā, un tas man nenormāli traucē visām citām lietām. Tajā brīdī sevišķi mums jau kas mums bija jādara. Mēs gājām un visādus cilvēkus uzrunājām un stāstījām šo ideju palielam. Un
Un es tā domāju, labi, sliktāk. Visticamāk, līdz maijam mēģināsim uzcelt, nonāksim līdz secinājumam, ka, laikam tas nav vēl pagaidām iespējams, dzīvosim tālāk. Kāpēc nepamēģināt? Bet tajā maijā nē, bet patiesībā sakot, priekš manīm tā sajūta tāda, ka, laikam tomēr būs klubs un būs jāstrādā un būs jādara, un tas ir tā kā pa īstam bija tikai pēc tās... Basketbola savienības valdes sēdes, bet pēc tam bija kaut kāda... Pirms tam mēs jau bijām pie viņiem ciemos. Jā, bet tad, kad viņi apstiprināja tajā brīdī, es sapratu labi. Tad tas nav skeptisks, piesardzīgs storijas, kur mēs pamēģinām, bet tagad ir pa īstam tā lieta jāizdara. Es domāju, ka Artūram vilinājums un arī mans savā ziņā, tas mēs, ko mēs zaudēsim? Ko mēs varam zaudēt? Laiku, protams, enerģiju. Jā, starp citu, pirmajā sarunā, tas, kas mani, tā kā to pārslēdz no tā, ka, tas ir pilnīgs stulbums uz to, ka, davai pamēģinam ar piesardzību, bija tas, ka, patiesībā, ko mēs varam zaudēt? Neko, sliktākajā gadījumā iztērēsim laiku, un vēl sliktākajā gadījumā kāds no malas pateiks, tie gan ir mudaki. Es tur mazliet reputāciju ciestu, bet, ko ciest reputāciju? Mēģinājām, nesanāca. Cik daudz cilvēkiem, kas ir labāk, mēģināt un nesnākt, vai neko nedarīt un sēdēt divānā un gudri, gudri irst. Tā kā, es domāju, ka labāk ir mēģināt. Konceptuāli sajūta tāda, ka, protams, ka ja nesanāk, tad iztērētu mazliet varbūt tur naudu, teiksim, aplikāciju taisot vai kaut ko tādu, bet neko kosmisku. Šobrīd, protams, arī ir sajūtas, kad mēs tērējam milzu enerģiju, milzu laiku, vēl naudu savu netērējam un ceru, ka arī izdosies man iznākt, respektīvi izdosies līdz galam piesaistīt budžetu, lai varam nosekt visas saistības attiecībā pret treneriem, spēlētājiem un piegādātājiem un tā tālāk. Neieguldot varbūt, teiksim, tieši savus līdzekļus, bet tieši atrast sponsors, vai no privātās, varbūt arī mazliet no publiskā sektora, ja ar kādu pašvaldību izdosies vienoties. Tā kā tas bija, man bija tā pārliecība, ka var to izdarīt, neieguldot milzu savus līdzekļus, ja kaut ko nācās ieguldīt, lai procesu iekustinātu, bet pamazām tā sponsora naudas nāk atpakaļ. Tā kaut kā. Un vēl papildinot Artūru, kad viņš ieteica par to basketbolu skolu Rīga, tad aizējām uz Rīgas sporta skolu basketbolā un jūtam tur dzirdīgas ausis. Es uzrunāju tajā brīdī vēl pirmā mūsu opcija starp augstskolām bija Rīgas Tehniskā universitāte, arī tur dzirdam. Izklausās labi, ejam kopā. Mēģinām. Viņiem bija rektora pārvēlēšanas un tā tālāk. Tad droši vien universitātes stāstu mēs visi vēl izstāstīsim, kā esam nonākuši līdz turībai. Kaut kā tā, kur vien gājām, dzirdu, ka sporta skola vēlās, augstskola vēlās, un droši vien tāds pēdējais punkts uz ībī, ko es jau laikam vienā intervijā teicu, vai vairākās, kad martā pēc viena ūdenszeļa raidījuma, kad man liekas, ka tu vēl nebija lietas kursā ar Guntaru, bet mēs ar Arturu bijām, man zvana Kristaps Janičēnoks, toreizējais līgas direktors, viņš tāds Edgar. Kas tur ir ar to projektu, par kuru nedrīkst runāt vēl? Jā? Kas tur notiek? Jums kaut ko jau par ko visi runā, bet par ko nedrīkst runāt. Jā? Un tad es saprotu, ka arī līga tur jau mazliet iedegusies, un LBS ir tā kā, ļoti piesardzīgi atvērti tam. Jā? Jo skaidrs, ka viņiem vislielākais risks ir reputācija ielaist kaut kādu klubu, kurš kaut kādu besakaru izpildi. Jā? Tur Ventas stāsts vai vēl nezinu kāds tur stāsts. Jā? Vai rozā ģērbjās, iedomājies? Ja mēs sākumā stāstīt, mēs būtu rozā formās, iespējams, mēs netiktu pie šīs licences, jā, bet kaut kā piemanījām viņus, jā. Mēs sākumā teicām, būsim zili balti. neteicām. Viss bija labi. Tā kā beigās, kas mani motivēja, ka faktiski pateicoties šim projektam, es ar daudziem Latvijā basketbola cilvēkiem, atjaunoju attiecības, uzlaboju attiecības, tāds sajūta, ka tiešām bija sajūta, ka es to nevaru nedarīt, jo to visiem vajag, visām iesaistītajām pusēm. Un Juri, tu man šķiet, kad vēl pirmo reizi es izdzirdēju tavu vārdu saistībā ar Zeļiem, tu vēl biji Liepājā, tev bija ko darīt, tev ir jaunie, ar kuriem strādāt, un tu šiem diviem mākoņu bīdītājiem noticis. Juri, arī ne tā vienkārši. Es uzreiz papildu jautājums. Tu jau biji ātrāk Igaunijā par mums dzirdējis ašai nekā no Latvijas. Jā. Tā arī bija, bet es domāju, tajā procesā, kad Džeki man uzrunāja, tad tajā brīdī bija tā, ka es domāju, ka es vairāk noticēju nekā Arturs saka, ka viņš tikai 13. noticēja.
jau bija vesels mēnesis, un no 1. jūlija mēs jau nopietni Jā, sākām tev bija jānotic vispār vairāk nekā man. To bija jāstrādā jau ar puikām. Tā kā tas trenera darbs jau sākās ātrāk. Jūri, es papildus vēl parakšu visu cieņu tev. Iedomājieties, klubs nav apstiprināts, un treneris strādā pēc pilnas programmas jau pāris nedēļas. Jūri, mūžīgi cieņu tev par to. Tā kā es domāju, tas bija, bet jā, jau no Igaunijas puses jau bija kaut kādas baumas. Tas bija jau māja vidus, kad bija jau informācija pavīdējusi tur, ka veidojās jauns klubs. Un tad tas pakāpeniski, man liekas, es nezinu, ar Edgaru un Arturu mēs laikam 2 vai 3 reizes tikāmies. Un pamazām tas viss, tas process aizgāja, un tad lecam iekšā un turpinam. Varbūt tu atceries, tu varētu būt vienīgais, es varētu labi atbildēt šo jautājumu, kas piedalījās tad pirmajā tajā vēsturiskajā treniņā 1. jūlijā. Vai kur izdzīvoja tagad līdz spēlē pret Keilu? Nu, no komandas man tā liekas bija Toms Kuja, Dāvids bija, man liekas arī no Kuksiks bija parādījies, tad tur Mārups jaunie džeki bija uz treniņu, tāpēc, ka mums ar viņiem bija tā mirklī tā kā sadarbība. Niedri jau ir ticis līdz komandai. Jā, Niedri ir ticis jau tā kā jau sastāvā ir iekšā un īstais, bet tur bija... Man ir bildes kaut kur, bet Jā, Mums ir bildes un telefonā. video, jā. Mums kurā arī- varbūt varam pielikt klāt pēc tam? Žagars ar Zoriku jau nebija pirmajā, viņa bija otrajā. Otrajā, man tā liekas, jā. Viņa nedevilk līdz komandai. Jā. Viņam Reiz vajadzēja turēja pasaules, konkurenci. Žagaram vajadzēja pasaules kausā pierādīt. Feneram tur. Jo tur bija nāca treniņu procesā iekšā daudz džeki, kam jau līgumi bija parakstīti, un tie potenciāli, ko mēs gribējām parakstīt. Un ar to, ko jau sākam, iedavājam to platformu, nu, tā kā vēl nebija zināms, kā teikt, 13. ko pateiks, bet viss darbs jau kā parasti notiek, tas jau bija tāda, nu, pēdējais vārds bija, bet tas darbs, to, ko Edgars ar Arturu ieguldīja, tas jau bija izdarīts iepriekš. Nu, jā, 13. jūlijas ir oficiālā kluba, es teiktu, atzīšana publiskā vidē. Dzimšanu idejas tur jau nosauc datumu, laikam biedrība reģistrēta ir janvārī, 23. protams, 23. janvārī, Jordans? 23. gadā. Tas ir kaut kāds cipars, nezinu, kāpēc man viņš patīk. Saka man lūdzu, ka tev jau bija viss gatavs 21. datumā, bet tu 2 dienas gaidīji, lai pieregistrētu. Neticējis, bet mazliet parunājām ar uzņēmumu reģistru, un liekas, ka vienu dienu nācās pabeigt viņiem, lai ir 23, 01, 23, nu mazliet, jā. Simbolismam ir nozīme. Interesanti. Mums kāds ir 23 spēlēs, pat nezinu. Man liekas, ka nav vēl, bet arī, Taupam. ja kluba logo, ja tu redzi, ir 2023, nu tomēr. Cerams, ka arī 3023. gadā, jā, par šo klubu logo, nu vismaz varbūt mazliet apgreidotāk, bet runās. Kā tur tā kā Miami, ja tur 23. numuru kaut kas tur. Jā, Nedrīkst spēlēt. aizņemts man. Jā, man liekas, ka uzvilkts ir krekls ar 23 buļus augšā, nevar zeļos neviens spēlēt. Es labi atceros no tās reizes, kad jūs man pirmo reizi stāstījāt, man šeit pat Gunters bija, snācās Vērtūrs bija blakus. Bija ap 2. Viena lieta, pa ko jūs vairāk tobrīd izcelt, bija, ka tas būs kā rietumos, tas būs reāls biedrības klubs, un ka pēc tam obligāti vienalga dzer ūdeni, dzer kvasu, dzer kaut ko stiprāk, būs jāiet uz bāru. Tas bija bezmazliet tāds pamatakmens no visam. Tas arī būs, un tā pirmā spēle Cēsīs jau to pierādīja, ka faktiski, 20 cilvēku pulkā mēs pēc spēles pret Ventspili pulcējāmies vietējā cigāru klubiņā. Tur bija uzņēmēji no Rīgas, bija vietējie fani, bija fani un fanes, un mazliet iedzērām konjaku, uzpīpējām cigāras, spēlētāji nebija. Jā, neuztraucieties, jā, tikai mēs ar ģenerālmenedžeru pārstāvējām klubu. Jā. Jūras nebija? Jūras laikam zālē mazliet iepazinās ar pāris kluba biedriem, dabūja norādījumus labus. Kāda bija norādījuma? Jūras saņēma komplimentus no mūsu klubu faniem, tie, kas bija bijuši Džakartā, ka esot redzams mazliet bankijas stils, un tad Jūras patīkam nosarka. Bija tā? Kaut kā tā bija, bet, kā teikt, bet fani bija gatavi to turpināt, to iet tālāk un sadarboties ar Edgaru. Doma bija tāda, ka pēc Rīgas mačiem arī spēlētāji atbrauks uz šādiem pasākumiem. Jā, vienkārši skaidrs, ka tur autobusu komanda gaida no Cēsīm. Jārespektē arī basketbolisti, viņiem jābrauc mājās, jāatpūšās. Jā, bet pēc Rīgas spēlēm, kad nākamā diena ir brīva, tad tūlīt pat arēnā Rīga būs mūsu pirmais mačs. Tad es domāju, ka uz kaut kādu to mūsu pirmo, kas tas skaitīsies, negluži oficiālais prepārtijas pirms afterpartija, jā,
kurā vietā, laikam, drobāriņā mēs satiksimies. Spēlētājiem vēlams pat alkoholu nelietot, jā, publiskā vietā. Nu, labi, aliņu vien var iedzert, bet skaidrs, ka jāatbrauc būs un mazliet jāpačomojās. Es domāju, ka... Jurim gan līdz kādiem 6 būs jāsēž, bet tev jau pieredze. Un jāklausās tie ieteikumi. Es domāju, Tuvāk pēc tam, kā uz turību, pēc tam nākamā dienā braukt nekā no dzīvokļa. daudzās lietās jau nav jāizgudro ritenis. Nu, tā ir tāda vispār pieņemta Rietuma Eiropas prakse. Mazajiem klubiem mēs šobrīd neesam Fenerbahčs vēl arī. Tas jau ir tas izaicinājums. Vismaz, ja man personīgi tas kaut tur laukumā salikt, tā ir tā pazīstamā teritorija, bet tie lielie izaicinājumi ir izveidot to līdzjutēju, atbalstītāju, biedru loku, varam saukt dažādos veidos, ir izveidot, un viņiem ir jāpazīst treneris, viņiem jāpazīst kaut kāds spēlētājs, satiekot uz ielas, viņiem ir jāsaka viņiem čau, un spēlētājiem tas ir jāsaka pretī, un to var izveidot. Šādā veidā strādājot, tas nenotiks šādi. Tas būs, cerams, vairāku gadu projekts, kas kādā brīdī dos kaut kādu rezultātu. Un vēl par biedriem un tiem saucamiem faniem man diezgan stingra nostāja, ka tie saucamie mūsu fani ir mūsu fani. Tas nozīmē, ka viņi arī pērk biļetes uz spēlēm, iespējams par labākām cenām, bet viņi ir mūsu fani, nevis mūsu darbinieki, kuriem mēs maksājam, lai viņas īsti bungas. Tā ir milza atšķirība. Un varbūt ir mazliet klusāk, un varbūt nav tur kaut kāds saukļi un nezinu kas, bet man nederēs tā sajūta, kad es zinu pats savā tur kaut kur pakausī, kad īstenībā es maksāju tiem džekiem vai džekenēm, ka viņi daudz bungas un sauc viņiem tur nezinu kādus tur aliņus un piedzirdu viņus, jā, lai viņi tikai kaut kāds troksnes zālē būtu. Jā. Tad viņiem pašiem tam jānāk ir no sirds. Viņi var, protams, kaut kādā mūsu fanu klubā iestājoties dabūt labākas cenas, bet viņiem ir jābūt mūsu faniem, kas pērk biļetes uz spēlēm un atbalsta komandu, nevis otrādi. Kaut kā tā. Viņi varēs arī dot norādes. Šeinam, kāds sastāvs jākomplektē, Jurim, kurš spēlētāji jālaiž laukumā. Mums ir biedru čats, kurš pagaidām nav pārāk agresīvs, pagaidām mierīgi, nav viena oficiāla spēle bijusi. Zini kā ir ar biedriem. Visi jau mums solīdi cilvēki, bet zaudējām tikko Ogrei. Tad privāti, protams, man jau nāca ziņas. Negluži, ka jāmaina treneris un spēlētāji, bet cilvēki ir prasīgi. Visi kaut ko grib vinēt. Nevienam kaut ko savspēlēt. Nevienam nepatīk zaudēt. Nē, Jurim, nē. Personīgi nē. Bet, nē, man ne jau pat treni vairāk. Nē, es zinu, kā es iztēlojos. Tajā trešajā ceļā tiem diviem jāiet laukumā. Vispār tā ir jāspēlē. Ne jau ar kaut kādu ļaunprātu, bet es saprotu, tā ir. Zini, kā nav bijis vēl tāds pasākums, jo pēc tās spēles, kad zaudējām Ogrē, mēs arī bijām Salaspilī un bija jābrauc mājās jau viss un jāgatavojās. Bet pieņemsim pēc kādas Rīgas spēles, kad būs zaudējums, tad tas biedru pasākums būs izaicinošāks. Jā. Gan mums vadībai, gan trenerim varbūt arī spēlētājiem. Ar Artūru jau jāsaka. Tas, ko mēs arī startā sadalījām, bija stingri sadalījām atbildības. Ne tie ja spēlētāji būs slikti vai treneris slikts, tad droši vien man būs jācīnās, jātaisnojās, jāskaidro. Vai jāskaidro. Tā ir. Tas būs interesanti. Teiksim, viss jau sākās ar vadību. Tad arī man jau jāklausās no saviem tiem biedriem, ka kas tur, ko tur, kā tur, kāds tur nav tur ne tā atdevies līdz galam, vai tur bija jau man pēc. Tādi ir cilvēki. Tas ir normāli. Viņi ir tā kā šī produkta patērētāji, klienti. Tas tā kā tu aizēji jebkurā bodē un nopērts, nezinu, produktu, un viņš negaršo tev, tu esi dusmīgs. Bet es pat teiktu vairāk, ilgtermiņā, viņi tā var skatīties, bet es teiktu, ka mēs lēnām veidojam kaut savu ģimeni, viņi kļūst par Rīgas Zeļu ģimenes locekļiem. Tas normāli, ka katram ģimenes loceklim ir viedoklis, kas ir jādara, kas šim, tāpēc mums ir tētis, kas tos bērnus vada, bet mums ir brālēni, māsītes, onkuļi. Opjomas. Baigi gudri onkuļi un pieredzējuši onkuļi. Ir tādi, jā. Tas ir normālāk. Kā jūs domājat, tie, kas sponsorē klubu un atbalsta klubu? Tātad tie ir ambiciozi, turīgi cilvēki, jā, kas ir pieraduši panākt to, ko viņi vēlas šeit dzīvē, jā, veiksmīgi, nopelnījuši naudiņu zinām. Viņi grib būt arī atbalstīti veiksmīgi projekti. Tā kā pietika ar vienu sliktu puslaiku Salaspilī, lai būtu jau jāklausās. Bieži mēs tāds atkārtot nevarēsim. To jau mēs komandas iekšēnes sapulcē izrunājam. Es iztēlojos, ka jums preses konferencē vai trenerim vai klubu vadītājiem, mēdīdienā visiem prasīs to konkrēto jautājumu, kāds ir mērķis, ko jūs gribat sasniegt, tāpēc es pat labprāt to izlaistu.
Jo es domāju, jūs to būsiet atbildējuši. Un es vēlos paskatīties to mazliet citādāk. Vai jūs varat katrs pa vienam, kurš uzreiz pirmais ir gatavs šaut, tas saka, citi var padomāt, kādu jūs iztēlojaties perfekto zeļu spēli? Nu, kādam varbūt ir vairāk sportiski apsvērumi, varbūt es pieņemu Edgaram, tas varbūt vairāk saistīts ar apmeklētību, bet kur mēs gribētu nonākt, tādā martā, aprīlī. Jebkurš, kurš gatavs pirmais. Es no sportiskā viedokļa. Sācis sportisko mierīgi. Jo, pats galvenais, es iztēlotos, ka tā ir pilna tribīņa priekšā, lai kurā zālē mēs esam. Tas pats galvenais. Bet es iešu no sportiskā puses, par cik tas sportiskais ir manā. Es zinu, ka šogad tāda nebūs tā spēle, jo mēs neesam nokomplektējuši sastāvu. Mēs arī tas var būt 25. gada februārs, 26. gada februārs. Mans nākotnes zeļu modelis vai man zeļu sapņu komanda laukumā ir tā, kur ir rezultīvākā komanda līgā. Un tad skatāmies, kā mums iet ar tām uzvarām. Jātniek bez galvas skrien. Es tā īsi kodolīgi. Tas ir tas, ko es gribētu uzbūvēt laukumā ilgtermiņā. Galvenais treneris, lai pasaka. Un pirmā vieta, vairāk aizsardzības basketbolu gribētu. Nē, mums jau plus mīnus, mēs jau tāda arī ar kaut kādas tās iezīmes ir, ja mums nav tās tagad uz doto momentu tās meistarības pieredzes nav, un tad ir kaut kur tie punkti jāgūst, un tas ir jāskrien ātrs pārējais, un tur jāgūst tie punkti, un tas arī varētu palielināt to punktu skaitu komandai. Un tā kā Arturs teica, lai skatītāji nāk, mums arī viņi pamazām jāiekaro. Un, ja tu, piemēram, tur domā, ka tas pirmais, tas, uz ko mēs tāds redzējums ir komandai, ka mēs nospēlējam, ka teikt tā, lai mēs varētu katrs, piemēram, pēc spēles pateikt tā, ka es nevis iemetu tur 10, bet iemetu vēl 5 ekstra punktus. Tas ir tikai nāca no tā, ka mēs kopā nospēlējam. Un tad tā komanda būs no pie tiem 10 vēl klāta ekstra 5, un beigās būs to, ko Arturs teica, tie būs tie 120, kur katrs arī spēlētais un viss tas, kas saka, veidojums ies uz augšu. 2 veidu mērķi, perfektai spēlē, sportiskie, papildinot abus kungus, es domāju, izveidot tieši to komandas to spēli. Tas nav droši vien arī viens sezonas darbs, bet uz to jātiecās. Šobrīd Latvijā, cik es esmu runājis ar cilvēkiem, visiem prātā ir divas izcilas komandas. Jā, tās, ko Luka Bankī darīja ar Latvijas izlasi, jā, kaut kas fenomenāls, kur ego atkāpjās visi lielie, cik viņi mums tur var būt lielie, bet arī, visi dāvi un visi pārējie mūsu līderi spēlē komandas interesēs. Jā, un izveidojās kaut kas unikāls mehānisms, kas spēj apspēlēt lielākas komandas. Žalgiris visiem ļoti šobrīd patīk, jā, jo arī ar mazbudžetu tiek regulāri Eirolīgas playoffos. Latvijas tur spēlē vienu no galvenajām figūrām. Pilna hala. Tas ir otrais jau saistītais punkts. Jā, tad laukumā gribētos redzēt to, kad spēlētāji visi spēlē vienoti, mirst viens par otru, mirst dēļ organizācijas, tad šajā gadījumā dēļ kluba, jā, vai kāds ir izlasē vai Žalgirī. Ja tā komanda spēlēs, tad rezultāti paši atnāks, un tad arī vienalga, jā, varbūt arī netiksim medaļās pirmajā gadā, jā, vai netiksim playoffā, bet cilvēki novērtēs, un viss būs labi. Un tad tas jau ir saistītais, jā. Ja būs tās miršanas laukumā un tās komandas spēles, un, protams, arī mazliet mārketinga aktivitātes, jā, tās viss, ko dara komanda manā vadībā, un viss, ko mēs tur esam ieplānojuši, un visi tusiņi, un ne tikai, un metieni, un viss tas, ko jūs redzat sociālajos tīklos, jā. Aplikācijas un tā tālāk. Rezultējās tajās tribīnēs cilvēkos, jā, kad tā tad perfektā spēle, ja tu man prasi, tad martā vai aprīlī vai maijā īstenībā tad pirmkārt jātiek līdz maijam, jā. Tas nozīmē, ka mēs jau esam... Perfektā spēle ir, es pats esmu apjūtis, kad es esmu dalībnieks, kas tad Latvijas līga vai Latvijas līga būtu svarīga. Fināls, arēnā. Jā. 11,000 skatītāju klātbūtnē, rezultāts 124, 119. Mēs uzvaram kādu no pretiniekiem. Arturs jau, protams, kā vienmēr iet fantāzijas, pateikšu tādu objektīvo, reālo. Tad mēs spēlējam maijā, tas nozīmē, ka mēs spēlējam pa medaļām Latvijas čempionātā. Pat sērija nav tik svarīga, vai tā ir, zelts fināla sērija, protams, izcilāk, bet neskriesim, kā saka, notikumiem. Neskriesim notikumiem priekš, arī bronzas sērija nebūtu slikta. Jā, ja mēs varam piepildīt arēnu, pārpildīt. Būsim objektīvi, ja mēs apakšā, ja mēs varam atļauties. Mēs zinām visu, cik arēna maksā ar visiem izdevumiem. Ja mēs varēsim atļauties Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēļu sērijā spēlēt arēnā, tad pārdot tik daudz biļetes, ka mēs varam atļauties. Vienalga, kurā sērijā, fināla vai trešās vietas.
tad un viss tas, ko laukumā es minēju pirms tam, tad tā būtu tā perfektā Rīgas Zeļu spēle šajā pavasarī. Vēl jau ar Užaus kausu sagādināšu. Tur arī fināls var būt. 3 zelta šogad, Juri? Protams. Godīgi sakot, rezultāts ir svarīgs un it sevišķi sākuma grūdienā. Visi jau no mums kaut ko skatās, kaut ko gaida un sāk tur ar 20 zaudējumiem pēc kārtas nebūtu vēlams, bet tādā 10 gadu griezumā tev ir jāuzbūvē klubs tāds, kur, ja ir slikta sezona, tad nāk tāpat kaut kāda skatītāja. Ja ir labi, viņi nāk varbūt vēl mazliet vairāk. Es runāju ne par laukuma mērķiem, bet par to, kas ir apkārt. Ja tas tad ilgtermiņa mērķi, bet šeit Reina, laikam, tavs jautājums šoreiz bija tieši par šo sezonu. Nē, jūs varat brīvi, kā jūs ādājat, arī par 25. gadu varat runāt, 26. Bet ar citu par to skriešanu, man šķiet, ka tā ir savā ziņā. Ilgtermiņā, protams, tā šēņa pilna arēna vai kas tur mums tā ir, tas ilgtermiņa mērķis kaut kādā turnīrā. Bet, ja mēs tā šogad pastamies, tad arēnas atļaušanās jau ir, es domāju, ļoti labs rādītājs. Tagad skatīsimies, starp citu, tūlīt varēsim analizēt nākamā nedēļa. Jā. Iespējams, pēc sestdienas jau būs jāpārskata. Matemātika man ienāks, izdevuma ieņēmumu par arēnas spēli, kā mums tur ir gājis. Un tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Nē, es domāju, ka šogad mēs visi tos arēnas, kas ir apsolīts, ko mēs darīsim. Pirmkārt, otrā arēnas dubult spēle ir 29. oktobrī, kur mēs esam pret Vēnspilu un VF pret Prometēju. Tas būtu grēks to kaut ko tādu noērēt, un plus mēs ar Prometēju arī draudzējamies, un mēs esam jau runājušies un izrunājušies, ka mēs analizēsim arī finansiālos rezultātus, un tad sapratīsim, kā viņus tur pareizāk, labāk dalīt. Bet jā, tā kā pavisam drīz jau mēs to pirmos analītiskos rezultātus dabūsim, bet atgādināsim, ka mums jau ir arī biedri pietiekoši daudz, kas jau faktiski tomēr ir tā kā pārdotās konkrētās biļetes uz spēli. Tā kā kaut kas mums notiek. Pie mārketinga atgriezīsimies, bet es gribu vienkārši ātri pieķert, kamēr mēs varam tos 100 punktus. Jo man šķiet, tā ir klasika. Varbūt atskaitot kaut kur Grieķijā, kur visiem patīk apstāties, tagad spēlēm lēni un pacietīgi. Septembrī visi grib skriet, tad decembrī var apzināties, ka patiesībā mēs nemaz nevaram tik ātri uzspēlēt un varbūt nemākam. Tāpēc, Juri, tev jautājums kā trenerim, ko tev ir jādara augustā un septembrī, lai patiešām pēc tam tās komandas iziet laukumā un mācāt skriet? Tā, gan vienkārši jautājums, varbūt tu varēji aizies pie tiem grūtāk. Zini, kā Juri, ne tikai skriet, bet to bumbu var grozā dabūt. Te jautājums pie tiem arī atkal vēl sponsoriem klāt. Ja kaut kāds jautājums veidojas, tad varbūt kādu jāpiepērk vai kādu jādabū klāt. Tas ir viena lieta, bet otra, tas ir treniņa darbs, tev, ko ar spēlētājiem jāstrādā, uz to jāiet un to viņu uz ātrumā jāpalielina meistarība, jāspēlē laba aizsardzība. Tā kā visi treneri atnāk uzreiz, ja jūs paskatīsieties tādā ilgtermiņā, jūs paskatīsieties intervijas, atnāk, kā jūs gribat spēlēt. Ātri. Skaisti. Tā kā spāņi. Mēs gribētu lēnu tādu basketbolu, neagresīvu, mierīgi, pasīvi tā pamēģināt. Lai galvenais nezaudēt, ja tur galvenais baigi daudz neielaist. Tā neviens nesaka, visi jau grib to. Tieši pēc prasa? Es teikšu godīgi, es jau teicu, es domāju, ka šī brīža sastāvs mums nav uzbūvēts tā, lai mēs būtu rezultīvākā komanda līgā. Tas ir arī tās rezultīvākās komandas līgā uz dūlo nerodās. Tur ir savā konkrēta spēlētāja tipa ar konkrētām kvalitātēm. Bet tāds man mērķis priekš sevīm, Dievs dod mums noturēties ilgtermiņā, bet ir 3 gadu laikā mums ir jāuzbūvē, jāsavāc tāds sastāvs, lai tā būtu rezultīvākā komanda līgā. Un tā censties uzvarēt. Un tieši tā, un censties arī uzvarēt, jo mēs jau varam kaut ko mākslīgi arī 100 iemest, bet 110. 120 nospēlēt ar nevienam neinteresēs, tā kā tās uzvaras jau ir vajadzīgas. Bet reku, Arturs jau labi pateica, var jau tur likt kādus mērķus gribu, un mēs ejam uz to, un Jūras arī strādā. Bet elementāri, lai tos daudzos punktus savākt, tas bumbas ir atlikušās jāsavāc un aizsardzībā jāaptur. Un kā mums Ogri sodīja otrajā puslaikā, tā mums bija problēmas tos punktiņus savākt. Treneri jau mēs esam šo citā kontekstā daudz diskutējuši par bankiju. Treneri nav burvi. Ir no tiem spēlētājiem, kas ir jāatver viņu labākās īpašības. Tā kā... Un te ir nākamais arī jautājums. Uzburt arī vajag. Tas ir uzburta, tas ir nāk spēle, un uz to spēli jāuzburta recepte, ar ko jāuzvar. Un te nav viens noteiktais, ka jābūt visu laiku, būs jāskrien visas spēles. Būs kaut kādi momenti, kur varbūt nevajadzēs skriet.
Varbūt tādas spēles arī var būt. Un te jau galvenais ir tā recepte tajā dienā uz to uzvaru. Reina, reku tev atbildi. Mūsu ģenerālmenedžers ir fantāzists, ideoloģisks, kas ir normāli. Viņam jāredz tā tur kopējā vīzija. Trenerim praktiski tas jāizdara laukumā. Varbūt kādrā spēlē mazliet būs jāpiebremzē, lai to uzvaru izcīnītu. Un visiem biedriem un faniem būtu prieks. Kaut kā tā. Tāpēc katrs dara savu darbu. Bet tas ir normāli, kad ir vīzija. Vīzija ir jābūt, bet praktiski jau nav tik vienkārši izdarīt. Te jau bija mums Cēsīs Ventspils spēle. Te bija tas, ka, piemēram, mums ir viens spēlētājs, kas dzen to tempu un beigās varbūt viņš nav vajadzīgs. Tāpēc jāieliek pragmatisks spēlētājs, kas nospēlēs uz to komandu, nospēlēs tās beigas, lai novestu līdz tam +1. Beigās tev bārā nevis biedri nāks klāt, bet Artūrs nāks klāt prasīs. Kur tas simtiņš? Beigās tā tad Jūras uzvar spēli, labu komandu 70, 63 un pēc spēles Artūrs. Ja mēs izcīram titulus visos turnīros, vidēji vētām 63 punktu, viss izgāšanās. Nevienu nevar pārdot, viss slikti. Kā saka, neiesim galējībās, Artur. Tu Reina aizskāri interesantu tēmu. Tā ir vēl viena tēma, ko arī daudz runā. Un es teiktu, ka arī Latvijā sākuši darīt ir kaut kādi klubi. Bet mums ir uzvaras, kas ir svarīgs. Mums ir skatītāji, kas ir svarīgi. Un mums ir svarīgi jauni spēlētāji un viņu izaugsme. Tā kad pie mums tie spēlētāji spēlē, viņi paliek labāki. Es domāju, tādā ziņā mums ir kam sakot līdzi jau šogad. Es teiktu, ka 3-4 spēlētāji, kas ir ļoti, ļoti interesanti. Maz 4, ne pat 5. Jā, kur es nedomāju, ka ir tuvu savam labākajam līmenim un cerams, ka viņi attīstīsies tādējādi palīdzot mums uzvarēt un cerams, ka mēs savukārt varēsim viņiem palīdzēt arī attīstīties. Mēs jau esam pasnieguši kā jaunatnes attīstības klubs, un ja kādam liekas, ka kas tur jaunais, tur kaut kāds, tur, es nezinu, ko mēs tur uģis pinēt, kādu veco vai pieredzējušu ar vajag ģērtuvē, jā, vai tas pats arī Demskis, kuram jau vairāk gadu, bet kuram vēl labākie gadi cerams ir priekšā. Bet ja es uzreiz sitienu varu nosaukt 5 spēlētājus talantīgus, Skuja, Vītols, Vīksne, Guga mūsu Gruzīns un Berkolts. Jā, ir visi U21 vecuma, U22 laikam, jā, Dāvidam 22 vai ir vai nav, bet 2000. Niedra vēl, Jākaps. Tad 6 džeki talantīgi, kuri pirmie 5 regulāri tiks pie minūtēm, stabilām minūtēm, jā, Niedram kā kurām mačā, viņam 16 gadu pagaidām puikam, jā, bet tā tad mēs reāli to daram un pavērosiet šos džekus, jums patiks, viens atdos super piespēli, Jūras Vītols kā var novadīt spēles, Guga ar Berkoldu un Dāvidu ieliks tādu kā dankik pa brīdim, jā, tā kā visiem, es domāju, būs ik pa brīdim, ko pielikt kājās un aplaudēt. Tā kā tas ir tas, uz ko mēs ejam. Jaunie talanti, agresīvs, smogs, foršs basketbols, kāda kļūdiņa gadīsies, kāda zāģis gadīsies, bet highlight būs visu gadu. Lai man piedod mūsu pašu puikas, pat izcīnīja zelta medaļu, Dāvids ir bijis 2000. gadu kolektīvā, kam bija sudrabs, manuprāt, lielākā daļa ļoti labi zinām. Juri, varat pastāst lūdzu, ierodas tāds Guga, mums no Gruzijas atlido. Ko tu par viņu esi iemācījies mēnešu laikā? Kā viņš varbūt atšķiras no latviešiem treniņu procesā? Jo viņš varētu būt lielākais nezināmais šobrīd skatītājiem. Viņam tā darba ētika attieksme, ja viņš jau bija Spānijā, tā kā viņš ir kaut kas ieaudzināts. Plus viņam radnieciskās saites ir sportā. Tā kā Nikolas Skičišvili. Jā, un tā kā... Par ko Andris Biedriņš bija ļoti priecīgs. un izrādās vēl... Mēs ar onkulu saulē, ka esam normāli. Jā, viņš lietoja šo vārdu spēlēšanu. Tā kā ir daudz lietas, kas ir sakrīt, un tajā pašā brīdī, ka cilvēks ir pēdējā gada laikā un atsauksmes arī no viņa tagadējā aģenta, kas diezgan strādājas ar talantīgiem spēlētājiem, kā aģents viņus virzīs, veidojas tos ceļus, un tas arī ir tāds, un uzzinot tās visas iespējamās versijas, ka viņš vēl ir augšanas stadijā, ka viņš var paaugties vēl nedaudz, un tas, ka viņam jāliek fiziski, tehniski tādas lietas, protams, tas kā jebkuram jaunietim šitajā vecumā, un mums tādu, ko Edgars nosauc, vēl ir klāt, un tad mums pretī nāk, piemēram, tā ogra, kas jau ir gatava, un tad mums prasības ir citas, un te ir tas darbs, ko mēs veidojam un daram, lai mēs pēc kaut kāda laika tā veidot to stabilitāti un dabūt tos punktus un to, ko runājam. Bet par Gugu runājot vēl tas, ka viņam attieksme, gribēšana, un pagaidām viņš tādā varbūt, nezinu, paies tūlīt tas, zin, kā septembris baigs silts, tā kā Grūzijā.
izpagaidām. Pastīsimies, kad sāk 4-3 jau būs tumšā ārā, kā viņam tad būs. Bet vitamīnu jāpērk būs. Bet, mēs treneris neesam nolikuši vieglā situācijā, jo ir gan kaut kas jāuzvar, gan jāattīst jaunietie, kas mums ir. Un simtiņšējiem. Vienmēr un vēl simtiņšējiem. Un vēl tie visi biedri jāapmierina, lai neviens dusmīgs nav par spēles stilu, lai visiem patīk. Te nākamais jautājums, tā kā bija savā laikā tās lielās komandas, tad cik maksā, ka no malas piepirkt, tad uzreiz rezultāts būs. Es par Google tikai pusprofesionālo viedokli. Man ļoti patīk, ko es redzu, kā viņš, man tāds vajag, ka viņš no spēles uz spēli paliek maķinīt labāks, kas ir pats galvenais. Nečīkst, nekur neesmu redzējis viņam kaut kāds grimas. Es ceru, ka tas tiešām paliks augstāks. Tiešām viņam nepamainīsies. Viņam pat ir bijušas situācijas, kur varbūt kādam čīkstās, bet viņš laikam saprot, ko viņš grib sasniegt. Tas man ļoti patīk, un es ceru, Juri, kad viņa spēles laiks tikai augs, un ka tu atradīsi šīs minūtes laukumā, lai viņš mūs var priecēt ar tiem dankiem. Saprotat, te arī tam jaunietim tu nevar iedot tās 3-5 minūtes, jo viņš treniņu procesā, tad viņam nebūs treniņu process. Viņam jābūt balansam, lai viņš nepārspēlējās un lai viņš var arī trenēties. Ja viņam pārspēlēs tās minūtes, tad viņš treniņu procesā var nepiedalīties. Un viņam uz doto momentu tikai spēlējot, viņš neattīstīsies. Viņam tas fiziskais jāliek klāt un tas viss jāaudzē. Es esmu diezgan pārliecināts, ka Google būs populārs skatītāju vidū un arī biedru. Tu šo atbildi atceries, vai tu biedri jautās, es jau garantēju. Viņi teiks, kāpēc viņš vairāk nespēlē? Jā. Kā danko. Tad izstāst viņiem par to treniņu procesu. Turklāt tu teici, viņš vēl varētu paaugties augumā? Pēc informācijas, ka pēc tām bildēm, kas Spānijā taisīts, ka viņam vēl tās augšanas zonas ir. Iespējas, ka viņš var vēl pāris centimetrus paaugt. Tā kā būs mums savs vienradis. Jo Spānijā tas laikam populāri veiktos. Jā, viņam jau tajās viņu sistēmā to dara, un es domāju, ka tik garš viņš neizaugs. Savulaik vienu argentīniešu jaunu futbolistu arī patestēju un sapratu, ka jāpiebaro puika, lai viņš izaug mazliet lielāks. Es par Messi runāju. Tā kā tiešām Spānijā to dara. Laicīgi tos testus veids, tur hormonālā līmenī, cik es saprotu. Tehniski to dara arī Latvijā. Tas nav unikāla tehnoloģija, kas tikai Spāņiem. Bet tas vienkārši izmaksā. Tas vienkārši izmaksā, un tur tā ir populāra metodoloģija. Tā kā mums skriet atspolīts. Spānijā, es vismaz neesmu redzējis, ka kāds jaunais spēlētājs aizbrauc, un viņam pirmajā dienā šo testu neuztaisa tajā atrādīšanās periodā, kur apstās, prognozētais augums 2,08, un uz tās projekcijas viņi arī bieži izvēlās kādu spēlētāju ņemt vai neņemt. Mūsu Gruzīns pagājušajā gadā izaudzis 5 līdz 8 centimetri atkarībā, kam ticēt. Bet 5 vismaz. Es domāju, pēc tam mātu sakārtojumu. Ja to frizūru ieskaitā 8, frizūru nost, tad nē, instant pa Google. Mans puika mazais. Kristers ar pie jums laiž, Kristers ir? Viņš ar skrīnu sajauc, skrīnam ar tiem attādi. Es saku, nedēļiņ, tas ir, Kristers Itālijā aizbrauc. Tas ir mūsu draugs leģionārs no Gruzijas. Jā, pirms nedēļas runājām arī ar Ikstenu, Oskaru Enšteinu. Viņi pastāstīja vairāk. Pēc kustībām, viens krēls, viens labrots, bet viņi tad, garām rokām ir, kaut kādas tur frizūras ar līdzīgi. Pārāk daudz es redzēju Kristeri, tāpēc, protams, manam puikam 9 gadu, ļauj viņam sajaukt. Nē, viņi līdzīgi ir, jo viņš ir kaini. Es domāju, ka tur vēl sakrīt tāda, ka Kristers bija DSN audzēks. Man puikam viņš bija alks, jo viņš vinēja 19. Un es domāju, ka DSN mans puika arī sāka trenēties, un tāpēc es domāju, ka tur visi viens otru pazīst. Īsāk sakot, nebrīnaties, kad DSN puikām arī patiks Google, jo izdomās tas Kristers skrien vēl. Mainījies roku, tikai ar otru roku sācis mest. Viņam jānospēlē LBL2 komandā, un tad arī būs tagad. Tad tik latviski jāiemācās. Edgars, iepriekš pieskārāmies mārketingam. Izvērsīsim te vienu tematu tā plašāk, viss jūs iesaistot. Es arī birojā redzu. Dienu ienāk tur Rudolfs Kugrēns, vienu dienu ienāk Kārls Čilkuts, kurš dīdžejo, citu dienu vispār netiec iekšā birojā, jo 5 cilvēki jau sēž par kaut ko spriež. Vārdu sakot, manuprāt, ļoti daudz cilvēku šajā projektā ir iesaistīti tādā līmenī, ka viņam tā ir papildu nodarbe. Skaidrs, ka viņi kaut kādu naudiņu saņem, bet viņi ļoti vēlās attīstīt klubu, attīstīt basbolu un kā hobiju to ir uzņemšies. Bet vienlaikus es tā saskatu, ka uz mūsu tirgu varbūt zeļi mazliet atšķiras no pārējiem, jo nav tā, ka 95% izsārās basketbolam, un tad tur pārējais, cik sanāk, tik sanāk. Nabaga ģenerālmenedžers staipa ūdeni, vada autobusu un visu pārējo. Kā tu varbūt vari ieskicēt, cik tu vari pateikt, nezinu, procentuāli vai tādos tavos mērķos, kā tas zeļu kumos dalās?
Savulaik Ivo Zoni lepojās, ka Baronā visu dara viens darbinieks, leģendārais Emīls Toms, kurš šobrīd Latvijas izlases menedžers. Tā kā, skaidrs, ka Zona pārspīlē, jo viss viņa nekustumu īpašumu biznesa administrācijas šķiet strādāja uz Baronu, bet tehniski Baronā strādāja algu saņēma laikam tikai Emīls Toms. Mūsdienās tas nav iespējams, un lai kvalitatīvi izdarītu visus pienākumus, tad labāk tomēr ir, protams, katram faktiski ir 2 veidi, 2-3 darbiņu uz cilvēku. Tu pats pa sevi to var teikt, kaut kāds TV bloks un basketbola analītikas, teiksim, Ričards Vambuts mums raksta relīzes un Twitteri un aplikācija, Beāta, protams, visu dara pēc kārtas, bet respektīvi, lai nosaktu profesionāla kluba visas vajadzības manā ieskatā, kas ir nepieciešams, lai mēs būtu interesanti. Kāpēc mēs esam interesanti? Jo mēs esam ļoti aktīvi. Vienkārši mums visu laiku par kaut kur runā par mums. Es domāju, ka kaut kādiem, varbūt mūsu konkurentiem vai kam citam tā rozā krāsa jau slikti paliek. Jā. Kā Maģiskais Džonsons ir teicis, ka viņš vēl projām neko zaļu nevelkā. Jā. Un Džerijs Vests to paši teica. Es domāju, ka drīz, man liekas, arī, ja kādam mūsu tur biznesā konkurentiem mājās ir kāds rozā krekls vai rozā džempers, viņš tiks izmests miskastē vai jādots kaut kur. Ralfs, Rinalds, jā. Valmierieši, mūsu Roberts Zēle met ārā jau. Un es nepārmetīšu viņiem, bet tas ir, tā ir profesionāla komanda, tas ir šoubiznes. Grūties kā grib, mums ir jābūt ļoti aktīviem un pamanāmiem, lai par mums nevar nedzirdēt. Es teiktu tā, man šodien kompliments mūziķis, mūsu viens no izcilākajiem šī brīža, Gats Irba vai Gačo vai Mesa, kā viņš šobrīd vairāk sauc uz skatuves. Man te vienā čatā jau pa zeļiem runā. Man liekas, super. Tur populārs cilvēks īstenībā ar basketbolu nav saistīts. Varbūt pāris reizes dzīvē ir bijis uz basīt. Man liekas, vairāk viņš ar boksu tur un draudzējās. Tas ir tas, kas mums ir jāpanāk, lai sabiedrības slāņos visādos tur zeļi, tur rozā. Tā intriga veidojās, ko viņi tur var, ko viņi tur nevar. Lai to visu aparātu uzturētu, tur nepietiek ar vienu Edgara Buļļu. Tur Šeinim ir savs uzdevums. Viņam īstenībā basketbola departaments jāuzrauga spēlētāji un viss tā tālāk, lai mums būtu. Tas ir profesionālam klubam, lai viņš eksistētu un pa viņu runātu. Kā es to redzēju, jābūt ir aplikācijai, ko tagad man pienāk informācija, ka tagad jau tur futbola klubs asprošos, kas tas tāds mums arī vajag tādi, lielie futbola klubi Rīgā, kas mums ir, tad ir visi sociālie tīkli, kur ir, un tad visi tā biedru padarīšana, kur visi tur ir jāprunā, jāuzrunā, un tie visi ir procesi, kas paņem kaut kādu resursu, un iedomājieties to visu uzgrūst vienam cilvēkam. Tad fiziski tas nav izdarāms, otrkārt viņš vai viņa sajūgs prātā no manām prasībām, un treškārt, tur neizgulētos cilvēks, viņš tik novests līdz kaut kādam, kādam stāvoklim. Tad drīzāk šeit man ir jauni cilvēki, kuri, tas ir viņu darbs, bet tas nav vienīgais darbs dzīvē, jo es uzskatu, ka mūsdienās faktiski, ja tu gribi kaut ko labi darīt, dzīvot, laikam ir kaut kādas vairākas lietas jādara, izņemot, ja tu tur netrāpies. BetSafe vadītāja amatā Latvijā. Goeks Animo vadītāja. Goeks Animo vadītāja statusā Latvijā, tad var izvilkt cigāru un tikai vienu lietu darīt dzīvē, nekas pīķis pats nāk, viss te filmējās, bet doma ir tāda, ka visi tie cilvēki ir līdzīgi kā tu, Reina, atcerēsies, tev uzrunāju un Artūru, ka mēs visi esam basketbola entuziasti, un mums gribējās kaut ko basketbolā darīt tā, kā tam vajadzētu būt, tā forši, bez kaut kādām tam intrigām politiskajām, bez kaut kādas tās arogances, kaut kādas nevajadzīgās. Es neko nesaku konkrēti, bet jūs ar domu, varbūt bez kaut kādām lietām, kas nav forši, ko mēs gribētu darīt savādāk. Spēlētājiem, treneru attieksmei, sociālos tīklos, kā mēs parādamies, cik mēs esam jaudīgi, aktīvi un jāspēlē tajā arēnā. Es pēc biļešu ieņēmumiem redzu, cilvēki grib tajā arēnā skatīties basketbolu. Pērk tās biļetes, protams, ka pērk vairāk kā uz Salaspili, nenoniec no Salaspili, bet vienkārši tāpēc, ka tā ir foršākā vieta, kur skatīties basīt. Protams, mums viņas jāpārdod 10 reizes vairāk nekā uz Salaspili, jo tās izmaksas ir nesalīdzināmas, pat 100 reizes vairāk droši vien laikam objektīvi. Bet, tad es piedodat, ka es tik garu stāstu, bet, tad, lai to visu izdarītu, mums tas marketinga departaments, kā tu ienāc. DJiem arī jābūt ir labam DJiem, kurš saprot basīt bišķiņ, kurš pareizajā brīdī palaiž kā džingliņu, kurš piepauzē. Rudolfs ir smieklīgs džeks, viņš ir zeļu fans, viņam jābūt, viņš ir ūdenzēlis, kāpēc ne tieši viņš, loģiski, lai viņam tas ir jādara, un tā tālāk un tā joprojām. Es tur jebkuru cilvēku var pamatot, Misteram V ir jābūt šajā klubā. Protams, ka ir jābūt. Visiem ūdenszeļiem ir jābūt. Tā kā faktiski
Ja vēl Guntars pieslēgsies, kurš laikam ir izteicis vēlmi, Guntar, mēs esam Guntars ir dzirdējuši. iekšā. Tātad visi ūdenzēļi beigās, tas arī, man liekas, ir tāds interesants stāsts. Tu taču esi ūdenzēlis jau pēdējos gados. Cilvēks. Tātad 6 ūdenzēļi ir izveidojuši klubu, palīdzot vēl tur dažiem treneriem nākot tālāk. Dažiem. Nu, lūk, tā kā, jā, ir daudz cilvēku, kas strādā, bet tas, protams, nozīmē, ka man ir vēl vairāk jāsagādā naudiņas, lai pirmkārt visiem aldziņas samaksātu, un līdz ar to varbūt mūsu algu budžets pret kopējā budžeta ir mazāks procentuāli nekā tas droši vien ir Ventspilī, Ogrē un visos Latvijas pārējos klubos, iespējams VFA. VFA varētu būt, es domāju, ka VFA arī ir spēlētājs, tas spēlētāju algas ir tik liels, ka viņiem noteikti tas procents ir lielāks, bet mūsu uzdevums ir tāds, jāaug ir kopējiem klubu budžetam, lai spēlētāju algu budžets procentuāli var augt. Jā, jo skaidrs, ka tie mārketinga cilvēki vismaz šogad pelnīs tik, cik viņi pelnīs. Mēs ar Arturu vispār neko nepelnīsim, atkārtošos vēlreiz, lai visi saprot, ka tiešām mēs kā valdes locekļi esam nolēmuši, ka tikai beigās, ja paliks kāda delta, kāda starpība, tev būs samaksāts spēlētājiem, būs samaksāts tam goeks. Animālim būs samaksāts, jā, tad tikai tad mēs ar Šeinīti kādu prēmiju varam izmaksāt. Visi tagad aizvaros, kad 5 minūtes no vietas runāja vai vēl ilgāk. Juri, tu esi bijis otrādākā pozīcijā. Tu esi bijis treneris, kas stūrē, kas teipo, vai ne? Var padalīties kāds stāstiņu? Arī pirmsākuma bija, un kad jauns veidojums bija sakarā to, ka iepriekšējā komanda bija... Piedod uzreiz to, Juri, lūk, latviešu valodā, iedod uzreiz to pret stāstu, kā ir, ka komandā ir, teiksim, tikai 2 cilvēki, kuriem ir jādara viss, sākot no trenēšanas, beidzot ar mārketingu. Te ir tas, ko tu jau pirms tam pieskaries, tur pārēdz viņš kaut kur ne pašā sākumā, bet tu arī teici, ka tur, ja gribi viens, tad tu vari uzreiz to visu izdarīt. Tas man sanāca 4 gadu griezumā, ka es diezgan to komandu līdz tam maksimum, bet lai iet augstāk, tur jau vajadzīga komanda. Un tās komandas jau nav, un tai pašā treneri nav komanda, nav kas tiem apkārt arī personāls, fizioterapeiti, ārsti, nav kas piegādā tos pašus teipus, tur tādas lietas, kas cilvēki, kas strādā apkārt, tas pats arī te mārketinga departaments, kas strādā, kas menedžmenta departaments, nevelti mums ir piemērs Žalgiris, cik viņam cilvēkā 30 pāri strādā ofisā. Laikam jau pat 50. Jā, bet redzi, bet viņi savāc visu pilnā bet Motīvunas vadībā viņi ir uzbūvējuši aparātu, viņi tāpēc ir pilnā arēna un spēle ir aizraujoša. Vēl jau tur arēnas darbinieks mēs šeit atsevišķi varētu skatīt, kas nav formā. Bet tas jau arī bija process, Motīvunas jau var auga, un viņš ņēma piemēru no iepriekšējā vēl tas, kas Eirolīga ir vinnējis. Motīvunas atnāca, varbūt palaboties kļūdos, viņu uzaicināja neviens cits kā leģendārais Arvids Sabonis, kurš ir izcils basketbolists, bet nevienmēr katrs izcils basketbolists ir izcils CEO, un viņa laikā, es saprotu, Žalgirim bija problēmas mazliet ar finansēm un tā tālāk parādu uzkrājušies, tad tieši Pauļus vadībā šobrīd Žalgirs ir nostabilizējies ļoti. Dots tālāk. Skam. Nē, no Eirolīgu aizgājis vadīt. Par to es stāstu, ka faktiski Motīvuns ir uzcēlis Žalgiri. Arvīdas joprojām, es saprotu, laikam skaitās tur neoficiālais īpašnieks klubam vai kā tur ir, bet klubu vada menedžeri, kas saprot mārketingu un pārdošanu. Un Pauļus ļoti gudrs cilvēks, viņam ir nemalskas doktora grāds vispār visā šajā mārketinga menedžmentā. Tur mēs mums ar citu sarunāts, ka mēs ar tevi varētu aizlaukt kaut ko pamācīties. Viņš atkal mācījās pie tā iepriekšējā, kas vinna Eirolīgu pirms tam. Aizmirst viņu uzvārdu, varbūt Reinis atcerās. Menedžers no 99. gada. Tas Navikauskas nebija brālis Tutas īpašniekam, kas pēc tam Kijevā bija. Kas viņu arī sākumā, jo viņš arī konsultēja diezgan daudz informācijas. Tāpēc arī bija tas kaut kāds arī tas kopējs palīdzības ceļš. Es tev pārdodu, Juri, bet pastāsti interesi pēc skatītājiem būtu ļoti interesanti. Cik daudz darbus tur akvērni darīja? Man tieši gribējās šoferis, teipotājs, fizioterapeits. Pīķi arī vāc taču, ne? Nē, tur daļai vajadzēja. Tur, protams, ka tas bija saistīts ar Dzīsiņas arī griezi. Tur galvenais ir tas, ka tāda īsta rakveres cīsiņa nav. Pie mums pārdodās tikai rakveres cīsiņa, tāpēc, ka tur atkal rakveres gaļas kombinācija, un kas pieder Somijam, un tas visām asociējas ar rakveres cīsiņiem rakveri. Bet te pie mums Latvijā tas viss ir, tā kā mums, kas tur Rīgas miesnieks vai kas daisītos rakveres cīsiņas. Bet tas nav par to, bet te rakveriem vajadzēja sākt no nulles, tā kā veidot pašam, tas viss treniņu process, sagatavošanās, fiziskais darbs, tas pats šoferu darbs.
Šoferā mums tas, kas bija īpašnieks tajā brīdī, viņš bijušais bija arī tā kā uz fūrām braukājis, tā kā tur nevajadzēja man piedalīties. Jau tikai iestumtojas. Jā, mums vajadzēja tikai... Ziemā raktārā no sniega. Tas laikam tev bija citā darbvietā, kur tu fināla fora brauc pats ar mašīnu. Valgā bija tas Final Four Igaunijā, tur mums bija jābraukā. Viņš kā nepieredzējis entertainers. Tur Vārim Krūmiņam arī bija savā laikā jāvar. Iezīmīšu konkrēti stāstu, zvan viņam spēlētājs, kurš netiek no rīta ārā no savu dzīvokļu ārā, jo ir aizsaluši durvis. Treneris, menedžers un viss vienā personā brauc atkausēt. Reizers ar lielo tēnā. Brauc ar izsināt problēmu. Tā kā jādara bija. Un starp citu, šīs jūra kvalitātes un pieredze bija viens no iemesliem, kāpēc arī mēs viņu izvēlējāmies. Jā, varbūt tur tā atlase beigās dabiskā notika pat no sevis, bet mēs bijām beigās ļoti priecīgi, jo Jūris jau no pirmajām tikšanām deva tāds vienkāršus, parastus sadzīves labus padomus, jo viņam jau ir pieredze, kā izveidot jaunu klubu, un tas mums arī un saprotiet arī to, ko Edgars par ko runā, tas arī to, ko piekrītu arī biedriem, tas ir jāuztur visu laiku tādā līmenī, tas komanda un viss tā attīstība jāuztur uzvaru līmenī, lai mēs visu laiku uzvarētu, jo man tas pats bija Igaunijā. Ja es gribu pierādīt, es gribu augt, man sanāca, tā kā mums LBL 3, un katru gadu bija jāuzvar. Tu nevari, nav tā kā tagad, ja tev ir farm klubi vai kas, tur tās komandas neies uz augšu, un tad tu vari kā 4. Final Four tiec uz augšu. Man bija tā, ka mums nav farm klubi, obligāti jāuzvar. Un tas ir viena spēle finālā. Tev ir Final Four, vinnēja pusfinālu, vinnēja finālu. Un tas gadu no gada vajadzēja visu laiku to vienu spēli uzvarēt, piesaistīt visu to finansējumu, pierādīt Somiem galvenajiem sponsoriem, vajadzēja pierādīt to, ka mēs ar uzvarām ejam uz augšu. Un arī tajā pašā paflīgas līmenī, kad mēs arī Igaunijas kausā palikām otrie, tas arī parāda to, ka nedomājiet, ka tikai māku šoferēt vai kaut ko, bet arī kaut kādā taktiskā zīmē. Tu trenējies arī? Jā. Es jau domāju, ka viņš ir labs. Viņš mums ir treneris stāvā? Man liekas, ka viņš ir kaut kādā tehnisko darba stāvā. Viņš ir tas mūsu Emīls Toms galā. Jā, mums ir tā gaisma deg zālē. Citiem kandidātiem nebija tur tā. Bet tu jau Insta un Facebook raksti taču. Jā, TikToks arī man ir. Bet tev Igaunijā taču nebija sociālā tīkla, vai arī to darīji? To var darīt. Nē, tur nepiedalījos. Tur bija tā robeža. Jā, sociālā tīkls gan lūdzu, ne. Tur trenerim bija, zin, ka tas atkal saistās ar to, ka tur nedaudz ik pa laikam jāpalamājas, un tāpēc tur nelaid iekšā man tur. Artur, mēs tev pie šī temata vēl nepieķērām. Tev ir par to sadalījumu, ko pateikt? Par to, ka nav tikai basketbola daļa, rekordens 5% treneru spēlētāju algās, pārējais, kā eksistēs, tā eksistēs apkārt. Tu vienā brīdī es tev nelaipni norāvis, to atvainojos. Ko tur teikt? Es domāju, ka laiks rādīs, bet es uzskatu, ka mēs kā klubs esam izdarījuši, mēs ejam pareizajā virzienā, vai mums praksē, tas nostrādās. Mēs droši vien pēc kāda gada, vispār izcēl pēc 5 gadiem varam uztaisīt vienu podkāstu ar atskatu uz pirmo kaut kādu posmu. Neliela aizdoma, ka mēs regulārus atskatus taisīsim. Jā, bet es jau esmu mierīgs un ļoti pacietīgs cilvēks pēc dabas, tāpēc man nav nekāda ne stresa, ne panikas par to rezultātu. Es esmu pārliecināts, ka mūsu kodols tajā budžetā, kas mums ir savāks ļoti labs. Tas process nebija viegls. Kaut ko mēs vēlējāmies, mēs dabūjām. Kaut ko mēs vēlējāmies, mēs nedabūjām. Bet es par to godīgi sakot pat nebiju aizdomājies, ka tā var, ja tas jautājums es pareizi sapratu, ka varbūt gribētos basketbola departamentu vairāk. Es vienkārši vairāk es par to vispār nebiju aizdomājies. Ir kaut kāds mums rāms un noteikums, kurā mēs strādājam, un mēs lēnā garā pacietīgi ar kaut kādu ideju mēnesim, pusgadam, gadam, 3 gadam, gadu griezumam, ejam lēnām uz priekšu. Būsim atklāti, mēs jau tomēr vairāk vai mazāk esam basketbolā nākuši. Mēs šeit no tā austrumu bloka, kur parasti tas sadalījums ir tāds, ka... Parasti ir 100 rubļu, 99 iztērējumi pa spēlētājiem, tad skatīsies. Viens, lai zālē paliek. Es uzreiz jūs papildināšu, kolēģi. Tā var darīt, ja tu sēdi uz valsts naudas vai pašvaldības naudas. Tad tev vienkārši piešķir naudu. Tad tu tērē pēc iespējas vairāk tai komandai, lai viņi kaut ko uzvar, lai tiem domniekiem var tās medaļas nest pretī. Mums nav publiskās naudas finansējums šobrīd. Mums viss sastāv no privātiem līdzekļiem. Privātiem sponsoriem vajag
publicitāti, vajag to visu vilkmi. Viņi atbalsta klubu nevis tikai tāpēc, ka kāds tur skries laukumā un neviens par to nezinās. Nē, kad būs šīs tribīnes, būs šie sociālie tīkli. Nu, Arturs jau pa gadiem, es domāju, arī ir pietiekoši nopietns profesionāls palicis arī tajā ziņā, ka viņš saprot, arī kāpēc ūdenszeļi, kāpēc mums ir BCF atbalsta ūdenszeļus. Nevis tāpēc, ka mēs esam gudri basketbolā. Jā, mēs esam gudri basketbolā, bet tāpēc, ka mēs esam interesanti un cilvēki mūs skatās. Un ir kaut kāda vilkma mūsu viedokļiem, jā, un par tiem ūdenszeļiem bija dzirdējuši. Nu, tagad Rīgas zeļus viņi atbalsta vēl vairāk. Bet, ja tas būtu tā, ka mēs varbūt tur savāktu kādu vēl komandu, bet nedarītu ne pusi no tā, ko mēs darām, tad nē, tad viņiem nebūtu interesanti. Un nebūtu pārējiem arī interesanti. Un biedriem būtu vispār garlaicīgi. Jā, jo biedriem jau gribās būt daļa no stāsta. Jā. Protams, kā uzvars ir vajadzīgs, bet arī viņiem vajag redzēt visu to kopējo bildi, tos storijas un mārketings un aktivitāti un action. Jā, vai kā to latviešu valodā nosaukt vārdu? Darbības, rīcības. Angliski liels, ka šis vārds action atzīmē visu kopā. Nu, to viņiem vajag. Un es domāju, ka Artūrs saprot, ja tikai basketbols būs, es nezinu, kā. Par to pat nav nekādas ne diskusijas, ne šaubu, neko manā galvā. Tas man likās pašsaprotami. Viņas atkal sanāk pieminēt, es labprāt nepieminētu, bet piemērs. Mēs varētu spēlēt Latvijas universitātes līmenī ar 50 skatītājiem, un tad 50 skatītājiem mums visu laiku arī nāktu. Cik viņiem nāk? Varbūt 100, bet vairāk nenāk. 100 vairāk. Jā, bet tas nav. Bija labāk gadi, jāatzīst. Ok, Žants Pēners viens pats droši vien atnes vēl 100, jā, un kopā ar Kristapu Dārgo Ziedlaikos, bet vidēji nāk 100. Nu. Tu to arī pavērt tematu, es domāju. Viņiem droši vien ir 80-90% izmaksāta algās stipendijās, vai kā to nosaukt, nezinu, cik, piemēram, jā, bet doma tāda, mēs gribam būt kaut kas interesantāks, pareizi. Tas jau ir tas lielais izaicinājums. Es negribu izcelt vienu pašu universitāti. Skatītāju jautājums Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs ir lielākais izaicinājums. Vai mums izdosies viņu pārvarēt un realizēt, to redzēsim. Bet uz to ir jāfokusējas kā prioritāte. Un vēl viena lieta. Mēs esam Rīgā, galvaspilsētā, kur mēs neesam vienīgais profesionālais basketbola klubs. Tātad Liepāja, Valmierē, Ventspilī, Ogrē ir savs lepnums, savu komanda. Un tur svarīgi galvenais, lai viņi izcīna uzvaras, tas lokāli patriotismu dēļ viņi ies uz tām spēlēm. Mums ir VF priekšā. Objektīvi spēcīgā komanda. Mums ir lielāka vēsture, ar daudz vairāk tituliem. Stipri vairāk, jums nav neviena. Bezgalība reižu. Jā. Bezgalība reižu vairāk tituliem. Tātad, lai mēs konkurētu ar VF, kuri spēlēs vēl joprojām augstākā līmenī, protams, ar zvaigžņotākiem spēlētājiem, Daira Bērtāna priekšgalā augstākā līmenī. Mums ir jādara kaut kas savādāk. Mums ir jābūt interesantiem, lai mēs būtu interesanti skatītājiem. Tad vienkārši spēlēt basketbolu pilsētā, kurā ir VF. Kāpēc tad nāk cilvēku uz zeļiem? Tad mēs iesim skatīties VF. Vēl Prometējs spēlē Rīgā, kas ir vēl augstāk līmeņa basketbols. Tad kāpēc tai būtu zeļi vajadzīgi ar vienkāršu basketbolu? Lūk, ir atbildi. Mums kaut kas ir jārada ārpus laukuma tāds, lai mēs būtu interesantāki. Ar objektīvi 2 līmeņi zemāku spēli kā Prometēji un pusotru līmeni zemāku kā VF-am. Ja? Kaut kā tā. Man bija vēl jautājumi veselai stundai, bet es jūtu, ka varam pielikt komatiņu pagaidām. Tu laikam es arī ideāli pēdējo teikumu, gluži pirmo teikumu, tā arī pēdējo teikumu pateicis, kāpēc jābūt zeļiem. Es domāju, kaut kādā sastāvā vienam no jums 3 vai 2 no jums 3 te esot, vēl tiksimies sezonas gaitā, vēl atradīsim entos iemeslus, vēl ar spēlētājiem jārunā, vēl atradīsim kaut kāds paralēls temats, kas varbūt pat vispār nav saistīts zaļām, vēl jau galu galā ūdenszeļu sezonu. Oriģinālais raidījums arī atdzims šajā sezonā un nāksim gan šajās mājīgajās telpās, gan eksistēsim kā iknedēļas raidījums. Tā kā Reinis dzirdēsiet daudz un dikti šajā sezonā. Varēsiet nogurt. Reinis būs galvenais. Letišķebē. Varēsiet nogurt no manis. Jā, es domāju, ka papildinot, pirmkārt, nākiet skatieties, jūtiet līdz zeļiem, atbalstiet mūs. Atkārtošu vēlreiz. Neprasiet brīvbiļetes, lūdzu, neprasiet drausmīgi. Tas ir vienkārši epidēmija, par ko parunāsim kādu citu reizīt, arī vēl vairāk. Atbalstiet mūs, lai mēs te arēnā varam spēlēt. Jā, 10 eiro. Tas nav hokejs, pasaules čempionāts hokejā, kurš 129 eiro laikam bija lētākā biļete. Atbalstiet, pērkiet tās biļetes, kļūstiet par biedriem. Tas vēl jau viesnīcas arī cenas pacēlās, un bāros visas cenas pacēlās. Nākamais moments, tik daudz reizes arī. Kad es domāju, ka ik pa brīdim tev jāsanāk būs arī tādā basketbola departamenta ietvaros, teiksim, ar Artūru Jūru, varbūt kādu spēlētāju, varbūt ar Dāvi. Un vienkārši parunāt, kā mēs izskatāmies laukumā, kā pāanalizēt spēlētāju progresu, kas arī, es domāju, vienmēr ir interesanti biedriem un mūsu faniem un skatītājiem. Darīsim, bet tas jau citā reizē. Paldies, ka atnācāt, paldies klausītājiem, skatītājiem un tiekamies arēnā jau sestdien.